Tas iemesls, tas virziens, kurā es šodien aizgāju gatavojoties, ir saistīts ar to, ka kaut kas iepriekš man nedēļas pirmā puse vai kā man uzrunāja saistībā ar brīvību, dzīvot brīvībā. Un liekas, no vienas puses, kurš ar to negrib. Un tieši tas, kā tas aizgāja, tā tēma, uz kur tas aizgāja, tas tad ir tas, kas te ir. Bet cik tas tiešā veidā ir saistīts ar dzīvu brīvībā vai vienkārši ar to, ko tie raksti māca, kurus apskatīsim, tas ir tad varbūt cits jautājums, bet jebkurā gadījumā man jau liekas, ka tā ir tāda laba dzīva brīvībā, kur mēs apskatīsim šodien. Tā izejas rakstvieta, kuras grib lietot un arī turpināt lietot to pašu vēstuli, ir vēstuli Galatiešiem. Un izejas rakstvieta Galatiešiem 5. nodaļa 16. pants. Galatiešiem 5:16. Apostols Pāvils saka tā, bet es saku, staigājiet garām, tad jūs miesas kārību savaldīsiet. Staigājiet garām, tad jūs miesas kārību savaldīsiet. Un es atceros arī, tad, kad tās pārdomas bija par to brīvību, tālāk drusku, tur es atceros kādreiz vienā grāmatā tāda īsa doma bija. Man liekas, tā bija tā grāmata Cīņa. Es tagad domāju, kāds autors saucās, kāds atcerās. Un viņš saka, kas tad ir īsti patiesa brīvība cilvēkam. Brīvs ir tas cilvēks, kam ir spēks rīkoties pareizi. Viņš ir patiesi brīvs. Un ka viņš var rīkoties pareizi, pat nedomādams vairs par to, vai ne? Viņš ir tik brīvs tajā, viņš vienkārši to dara. Un tā ir tā autora doma varbūt vai kā, bet jebkurā gadījumā mēs varam aizdomāties, ko tas nozīmē būt brīvam. Bet, labi, ejam no tā varbūt prom vai ne, bet runāsim par rakstiem. Man patīk runāt iz rakstiem, ko raksta māca. Un tad skatāmies uz to. Es domāju, ja mēs esam tādi nopietni kristieši, un ja mēs garīgi augam, skaidrs, ka mums visiem ir svarīgi, ka mēs spējam stāties pretī grēkam, stāties pretī sātanam un visām kārībām stāties pretī. Mums tas vienkārši ir svarīgi. Ja mēs esam augoši kristieši, mēs zinām to cīņu, un mēs gribam būt uzvaroši. Un mēs zinām, ka tas nevienmēr tā izdodas. Bet Pāvils šeit saka, ka tas veids, kā tas notiek, ir tad, ja mēs staigājam svētajā garā. Ja mēs staigājam svētajā garā. Un arī Romiešiem 8. nodaļa 13. pants, vai ne, par to, ka mums ir jādzīvo garā, mums ir jāpārtiek no tā. Un tur tā uzvara. Tātad staigāt svētajā garā, ko tas nozīmē? Daudz, ko tas varbūt varētu nozīmēt, ja mēs tā runātu šeit, bet tas pirmais ir, man liekas, ka tas ir saistīts ar svēto garu. Tiešā veidā dzīvot viņa vadībā, dzīvot saskaņā ar to, kāds ir svētais gars un kāda ir viņa griba. Un līdz ar to viens no veidiem, kā to saprast, ko nozīmē staigāt svētajā garā, būtu balstoties uz Bībeli, meklēt un saprast, ko Bībele māca par svēto garu. Tātad staigāt svētā garā būtu ļoti cieši ar to saistīts. Un tā tad būtu visticamāk liela Bībeles studēšana. Bet es gribu vismaz dažas lietas pateikt šodien. Pavisam nedaudz saistībā ar svēto garu, tas ir tikai ievads vēl, ja? Tātad tā pirmā lieta, 2. Pētera vēstule, 1. nodaļa 21. pants, proti, ka svētais gars ir Dieva vārda autors. Pār visām lietām ievērojiet, ka neviens rakstu pravietojums nav patvaļīgi iztulkojams. Jo pravietošana nekad nav cēlusies no cilvēku gribas, bet Dieva cilvēki ir runājuši svētā gara spēkā. Tātad aiz katra Dieva vārda ir svētais gars. Svētais gars ir līdz stūdzrakstīt, un to jau mēs lasām arī vecajā derībā. Aiz praviešiem bija svētais gars. Tas viņiem deva, ko runāt. Otrā lieta par svēto garu, ko es gribu šodien vēl pateikt, pirms mēs ejam tālāk, ir, ka svētais gars ceļ godā Jēzu. Jāņa evaņģēlijas 16. nodaļā no 13. līdz 15. pantam mēs lasām.
Bet kad nāks viņš patiesības gars, tas jūs vadīs visā patiesībā. Jo viņš nerunās no sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs un darīs un zināmas nākamās lietas. Tas mani cels godā, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zinām. Viss, kas tēvam pieder man, tāpēc es jums sacīju, ka viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zinām. Tāda ir svētā gara loma. Un, lai ko mēs tālāk runātu par šo staigāšanu garā, svētajā garā, tas ir ļoti cieši saistīts ar to, ko mēs varam zināt par Dievu un svēto garu, kas ir Dieva vārds. Pilnīgi un galīgi. Un staigāšana garā nekad nevar būt pretrunā ar Dieva vārdu. Staigāšana garā nekad nevar būt tāda, kur cilvēks var teikt, zinu, ko gars man lika darīt, un Dieva vārds vispār runā pretēji kaut ko tam. Un tā otrā lieta, balstoties to, ko tikko lasīja, viņš vadīs visā patiesībā, un viņš cels godā Jēzu. Staigāšana garā nekad neatņems godu Jēzu. Nekad. Nekad cilvēks nevarēs attaisnot savus grēkus, kā Dieva gara vadīta rīcība, ja tas atņems godu Jēzum. Viņš vienmēr godā liks Jēzu. Es pat katreiz esmu teicis, es tā pieļauju, ka tas tā ir. Ka tur, kur patiesi darbojas svētais gars, tur pat varbūt mazāk runā par svēto garu, bet vairāk runā par Jēzu. Jo svētais gars grib Jēzu likt godā, nevis sevi. Un katreiz cilvēki domā, ka svēto garu neliek godā, jo par viņu par maz runā. Man gan balstoties šo raksturu liekas otrādi gandrīz, ka svētais gars ir gatavs palikt ēnā, lai tikai par Jēzu vairāk runātu. Un tā kā man liekas, lai ko mēs gribētu meklēt, ko tas nozīmē staigāt svētā garā, tam ir jābūt balstītam Dieva vārdā. Jo aiz tā viss ir Dieva gars. Tātad, staigāšanai svētajā garā ir jāatspoguļo svētā gara perfektums, griba un daba. Un tai staigāšanai svētajā garā būtu jābūt ne tādai, kas to vienkārši atdarina, bet kas ir iegrandēta un kas izpauž svētā gara dabu kā dabību. Tas būtu tā ideāli izklausās, ka tas tā būtu. Un tad mēs šodien apskatīsim staigāšanu svētajā garā tieši apostola Pāvila vēstules Galatiešiem kontekstā. Kā mēs staigājam svētajā garā? Un tad mēs skatāmies uz 5. nodaļu, no kuras tikko lasīju 16. pantu, un uz visu Galatiešiem kontekstu. Mēs saprotam, ka ir vairākas lietas, kas to nosaka. Un mēs zinām ļoti pazīstamo 5.22 pantu par svētā gara augli, vai ne? Un tas ir viņa auglis. Tas nav mūsu veidots auglis, kur mēs esam ļoti strādājuši, un beidzot, mīlestība un prieks un miers un kas man vēl pietrūks, tad mēs rušinām. Tas nav mūsu veidots auglis, tas ir svētā gara auglis. Jautājums ir, kā viņš to veido, vai ne? Bet tas nav tas, par ko mēs šodien runāsim. Mēs runāsim par staigāšanu garā. Un šīm auglim, svētā gara auglim, mīlestībai, ar visu, kas to raksturo, tas ir atkal, laikam es to esmu teicis arī šeit, vai ne, ka arī kontekstā galtiešiem par mīlestību ir vēl minēts, un tagad tas ir vienskaitlīgi, auglis ir mīlestība, man liekas, tas Pauls jāliek, es vārdu mīlestību. Vai ne? Jo cilvēks nevar teikt, tāds grašīgs būdams, es jau tev mīlu, vai ne? Nebūtu priecīgs mīlētājs, nebūtu mierīgs, nebūtu pacietīgs mīlētājs, nebūtu uzticīgs mīlētājs. Tā mīlestība tiek raksturot ar visiem tiem vārdiem, kā tā mīlestība izpaužās, vai ne? Tas gara augsts ir mīlestība, kols, vai ne? Prieks, mies un viss tās, kas to raksturo. Protams, varbūt dažādas domas, bet priekš tiem, kas to nezina, grieķu valodas oriģināls bija bez jebkādām pieturzīmēm. Otrkārt, visi vārdi bija sarakstīti kopā. Vispār nevarēja redzēt, kurā vietā sāks vai beidzas vārds vai teikums vai kas. Tātad tekstu pētniekiem ir diezgan liels darbs un diezgan daudz ir izdarīts. Jau vairākas gadsimtus mēs lietojam tekstu, kurā vārdi ir nodalīti, nost viens no otra ir salikts pieturzīmes, un tāpēc no vienas puses, mēs gribam uzticēties pētnieku darbam, kas to ir veikuši, no otras puses mums ir jāskatās uzmanīgi.
kaut vai tas pats nodaļu un pants sadalījums, vai ne, kur dažreiz diezgan skaidri parādās, šitais pants varētu būt iespējams piepriekšējās nodaļas, kā piemēram, kad skatās uz kolosiešiem 3. nodaļas dēļ un 4. nodaļas sākumu. Liekas, tas nevis sākums varētu būt vēl pie 3. nodaļas. Es negribu iet citās detaļās, apskatot šīs lietas tagad, bet ejam šeit. Tātad mums kristiešiem ir svētais gars, Bībele to saka. Un tāpēc arī Pāvils šeit 25. pantā, 5. nodaļā, drosmīgi arī saka, ja dzīvojam garā, tad arī staigāsim garā. Un tur tas grieķu valodas vārdiņš, ja, var tikt tulkots arī atbilstoši kontekstam, protams, bet šeit teiks, ka jā. Viņš var tikt tulkots arī kā tā kā. Proti, tā kā mēs dzīvojam garā, jo pēc kontekstā ir, tad arī staigāsim garā. Un to Pāvils saka pēc tā, ko viņš par visiem kristiešiem, arī par tiem nepilnīgajiem galatiešiem un nepilnīgajiem mums šodien ir pateicis 24. pantā. Bet tie, kas Kristum pieder, ir savu miesu krustā situši līdz ar kaislībām un iekārošanām. Un runi par mums, lai cik mēs būtu nepilnīgi, kas ir piesists krustā. Viss mūsu grēcīgā daba ir krustā sists. Un tāpēc šodien dažas pieturzīmes par to, ko mēs atrodam vēstulē galatiešiem saistībā ar to, ko tas nozīmē staigāt svētajā garā. Un tā viena nepieciešamā lieta noteikti būs saistīta ar mūsu ticību Jēzu. Un par to te arī vairāk parādīsies mums pirmos 2 punktos. Tad pirmkārt, ticībā atsaucoties sludinātajiem vārdam par Jēzu, mēs veicinām svētā gara darbu mūsos. Vēstule galatiešiem 3. nodaļa 5. pants. Pāvils saka tā, vai tad nu tas, kas jums sniedz garu un jūsos dara brīnumus, to dara ar bauslības darbiem vai ar ticības sludināšanu? Ja jūs skaties, 2. pants tur arī kaut ko līdzīgu saka, un tad ir 5. pants, bet 2. pants runā par ticības dzīves sākumu. Un savukārt 5. pants runā par ticības dzīves turpinājumu. Proti, tas, kas jums sniedz garu un dara to turpinoši. Grieķu valodas oriģinālā tur ir vārds, kas apzīmē, kas notiek turpinoši, vai ne? Sniedz turpinoši, dara brīnumus turpinoši. Kādā veidā viņš to dara? Tad, kad tu izpildi likumu, to, kas ir pareizi saskaņā ar Bībeli, vai tad, kad tu ticībā atsaucies sludinātam vārdam? Un, protams, pēc konteksta Pāvila atbilde ir skaidra. Tad, kad tu ticībā atsaucies sludinātam vārdam, tad gars dara. Tad notiek tie brīnumi, vai ne? Viņš sniedz tev garu. Mums ir ticībā jāuzklausa evaņģēlijs, un Dievs darīs savas brīnišķīgās lietas. Viņš dos mums no sava gara. Viņš strādās mūsu dzīvē. Mums visiem ir svētais gars, mums ir vajadzīgs svētā gara pilnums, Efesiešiem 5:18, un turpinoši piepildījums mums ir vajadzīgs, kā tā rakstvieta saka. Mums ir vajadzīga turpinoši svētā gara darbība mūsu dzīvē un tā vadība. Vispār, lai mēs ikdienā spētu dzīvot kristīgā dzīvi. Mēs nevarējam paši sev atpestīt. Mums nav tāds spēka. Un tad, kad mēs nākam pie Kristus, mums pašiem nav spēka, lai to kristīgo dzīvi dzīvo. Tā ir tāda augstprātīga iedomība vai pausturnieciskums, ja mēs nākot pie Kristus esam sapratuši, cik bezspēcīgi mēs esam, kad mēs esam nākuši pie Kristus, tad tagad man jāuzpulcē sev un jādodas uz priekšu, jāsoļo, tik es varēšu. Nē, es esmu tikpat nevarīgs kā pirms nākot pie Kristus, bet tagad Dievs ir manā pusē un Viņš manā palīgā. Un Dievs atpestīja dažādus cilvēkus. Ir, piemēram, bezdievi, paskatāmies uz bezdieviem. Tur ir bezdievs, kurš spēj diezgan labi dzīvot, gribas spēku kārtīgi audzināts, morāli stāja, un tur ir bezdievs, kurš krīt cauri vienkārši daudzās lietās. Un viņam neveicās. Viņš varbūt pat labi amatī ieņemt, varbūt tur ar tiem cipariem kaut ko dara. Patīk humors arī, bet ne jau tu vienā, ne?
mēs visi kaut kur esam kaut kādos darbos, bet ir tie bezdievi, kuriem izdodās labi nodzīvot, un bezdievi, kuriem neizdodās tik labi. Un Dievs tagad atpestīt, pieņemsim, būs laiks arī to labo bezdievu atpestīt, viņš atpestīt to slikto bezdievu, kurš krīt cauri visu. Un kas notiek pēc tam, ka viņš ir atpestīts? No tās dienas uz priekšu, bet pēkšņi viņš ir perfekts? Nav. Viņš turpina krist cauri kādreiz. Īpaši, ja viņam ir bijis raksturīgi, vai ne? Tur nepacietība, dusmas un vēl kaut kas. Ne par velti Pāvils raksta vēstuli Efeziešiem, kas acis, lai vairāk nezog. Viņš to raksta kristietim. Tāpēc, ka tas kristietis turpina zakt. Viņš vēl nav saprats, ko nozīmē jaunā dzīve Kristu. Un daudz citas lietas. Un tas labais bezdievs skatās uz to kristieti tagad. Viņš saka, es esmu labāks, bet par viņu. Viņam taisnība. Izņemot, viņš nav atpestīts. Viņš ar visu savu labumu iet uz evu, un tas kristietis, kurš turpina klupt un krist pat nožēlu, viņš iet uz debesīm. Jo viņš nepaļaujās vairs uz to, cik viņš spēj būt labs, bet viņš savos kripienos paļaujās uz to, cik Jēzus ir labs viņa vietā. Un tas viņu izglābā. Un, protams, Dieva gara spēkā viņš tiek mainīts, pamazam jau ir izmaiņām jānotiek, un tas tur notiek, vai ne? Bet tā gara darbība, tur ir vajadzīga, mums ir vajadzīgs, ka mēs tiekam vadīti, pārņemti, mainīti, un to dara Svētais Gars. Tas nozīmē, ka mums ir jāiegremdēs ar Dieva vārdā, mums ir turpinoši jāskatās Dieva vārdā, un ticībā jāatsaucās tam vārdam, jāredz, ko tas vārds saka par Jēzu Kristu, lai mēs tiktu mainīti Jēzus Kristus līdzībā. Arī 2. Korintiešiem 3.18 par to saka, ka mēs uzlūkojam kunga godību un tiekam pārvērsti no spožums uz spožumiem, burtiski no godības uz godību. Un tad tur ir rakstīts, to dara kā kunga gars. Un bez viņa mēs to nevaram. Tikai tā, uzlūkojot Jēzu, un tā mēs varam uzlūkot Jēzu tikai Dieva vārdā. Uzlūkot Jēzu un ticībā to darot un atzīstot savu beztiecību. Atzīstot, ka es tāds tās varēs būt. Kungs Jēzu nāc un palīdz, veidot to mani. Un meklējot viņu, tādā veidā Dieva gars strādā mūsos. Jautājums, vai mēs to darām un to darām regulāri. Vai mēs meklējam varbūt savu gudrību, kā dzīvot, kā kaut ko paveikt vai kādam atbildēt, vai arī mēs meklējam Svētā gara vadību. Tad ir mums vajadzīgs Dieva vārds, lai pamazām, atkal un atkal mēs tik pārveidot. Tātad, lai ko mēs teiktu par staigāšanu, par dzīvošanu Svētā gara vadībā, staigājiet garā, balstoties uz vēstuli Galatīšiem, tas noteikti saistīts ar Dieva vārdu. Otrkārt, ticībā Jēzum, kas darbojas ar mīlestības darbiem, mēs uzrādām atsaucību Svētā gara vadībai. Galatīšiem 5. nodaļas 6. pants. Pāvils saka tā, jo Kristu Jēzu nec apgraizīšana, ko spēj, nec neapgraizīšana, bet ticība, kas darbojas mīlestībā. Ticība, kas darbojas mīlestībā. Tas ir ļoti svarīgi. Arī 13. pantā tur beigās ir rakstīts par kalpošanu un arī, vai ne, caur mīlestību. Tas tāpat frāze, burtiski ordināli, caur mīlestību. Ticība evaņģēlija vēstība ir ļoti noteicoša tam, lai Svētais Gars mūsos darbotos. Un vienlaikus tas nozīmē arī norobežoties no visiem citiem cilvēku izdomātiem glābšanas veidiem. Lai ticībā Jēzum kopā ar mīlestības darbiem mēs dzīvotu Svētā gara vadībā. Un ievērojiet šajā pantā, ticība un mīlestība ir kopā. Ticība, kas nepieciešama, lai tā uzklausītu evaņģēliju, kā rezultātā Svētais Gars mūsos darbojas, un mīlestība, kas ir, protams, Svētā gara auglis. Tas viss ir kopā. Galatieši tajā laikā mēģināja to savu statusu, ka viņi ir Dieva bērni, mēģināja to nostiprināt ar baustību arī ar apgraizīšanu. Un
precīzāk, ja mēs skatāmies galotiešiem kontekstā, kāds viņiem bija iestāstījis, ka tas tā ir vajadzīgs. Tātad viņi ir bijuši bez Dieva, paslāts evaņģēlijs, viņi kļuvuši par kristiešiem, atnāca kādu maldinātāju, teica, ar to ir pamāc, jums vēl vajag bauslību turēt. Vai ne? Kāpēc? Viņiem pastāstīja, redzi, zini, kristietība neradās vakumā. Tā radās uz judaismu bāzes. Un pestīšana nāk no jūdiem, ne no izrēlēšiem. Un viņiem visiem fons, un tā ir vecā derība. Un tur bija tāda kārtība. un tad Jēzus nāca, vai ne? Un pirms tam apgraizīšana un visas tās lietas, un kaut kā sastāst viņiem, zin ko, droši paliek droši. Apgraizīšana arī vēl pieliksim klāt, un bauslības turēšana arī vēl pieliksim klāt. Un Pāvils 5. no 4. pantā saka, jūs esat žēlastību pazaudējuši, ja jūs bauslībā gribat taisnot. Tas nozīmē, ka ne tikai tu esi nogājis no ceļa, tu esi pazaudējis pilnīgi visu, ja tu paņem klāt pie Jēzus vēl kaut ko. Paņemšana klāt tev ne tikai nenodrošina drošāk ceļu uz debesīm, tā tev atņem jebkādu ceļu uz debesīm. Izklausās šausmīgi bīstami. Un tik vienkārši patiesībā ir noiet no šī ceļa. Tik vienkārši. Un tāpēc arī ir jāuzmanās, ka tad, kad cilvēks nāk pie Kristus, ka mēs viņam nesakām, tagad tu esi kristietis, tagad atceries, kas tev jādara. Smēķēt nedrīkst, dzert nedrīkst, lamāties nedrīkst, to nedrīkst. Ja tu šitā darīsi, būs rītīgs foršs kristietis. Tas tā nenotiek. Tāpat kā laulība dievkalpojumā, ne? Tagad es tev precēšu, labos un sliktos laikos tev mīlēšu, uz priekšu. Patiesībā abos gadījumos vajadzētu bišķiņ citādi. Tagad cilvēks kļūst par kristieti, jāsaka viņam būt, tu turpinās krist, tu nogūs, tu nolūsīs, tu kļūst nepacietīgs kādā brīdī. Un tu to nožēlos, tu redzēsi, cik tev būs žēl, bet Dievs tevi ir apžēlos, viņš tevi ir devis savus atpakaļ, viņš tevi ir atkristījis, viņš tevi ir devis Jēzu Kristu, vienmēr pieejam, viņa asins tev vienmēr šīs, tikai atzīs to un ej uz priekšu ar Jēzu. Un tieši tāpat arī laulība dievkalpojumā. Acīs skatoties, būtu jāsaka, es tev pievilšu, tu redzēsi, kā es esmu spējīgs tev nemīlēt, tu redzēsi, cik šausmīgs es esmu, bet no Dieva žēlastības varbūt man izdosies arī tev mīlēt, būt uzticīgam un darīt visu šīs lietas. Tā ir realitāte, ko jūs smējat? Jūs smējaties tāpēc, ka tā ir realitāte. Es saprotu. Jūs tieši tāpēc smējaties. Tā tas ir. Kāpēc mēs laulību dievkalpojumā to realitāti paņemam nost, vai ne? Tad neviens neprecētos. Jā. bet mums ir jābūt reāli, mums ir jāpaliek Kristū. Bet ja mēs aizējam uz to, ka tikai tik būs forši, patiesībā mēs jau esam Kristu izstūmuši ārā no tās bildes, vai ne? Mēs esam paņēmuši klāt kaut ko, kas liks izskatīties labi. Un galatieši to izdarīja. Un kur radās problēma? Viņi sāk salīdzināties savā starpā. Un ārprātīgs teicot, tas tepat 15. nodaļā, kurš tas pants ir 16. pants un 26. Ja? Ne, 15. un 26. pants. Un viņi sāk posties un ēsties savā starpā un rīvēties. Tāpēc, ka viņi neskatījās uz Kristu iedoto žēlastību, un tad, kad viens izgāzās šeit, ka Jēzus žēlastība viņam ir, un vēl viens izgādās, Jēzus žēlastība vai vietā, tas motivē celties. Bet tā vietā, tu izgāzies, ja? Un tad es labāks par tevi tagad. Un tam varbūt nepatīk, un pasakal cenšās, un tad ķīvējās ēdās, kurš labāks par kur, vai arī tev neizdevās būt šitāds vai ne tā. Tur, kur bauslība sit augstu vilni, tur ir ķīvēšanās, tur ir ēšanās, tur ir strīdi. Tur, kur žēlastība uzvar, tur ir piedošana, tur ir akcepts un tāds lietas. Protams, arī grēks tiek konfrontēts, bet ar žēlastības palīdzību. Tas ir citādi. Tā kā Pāvils, ko viņš šeit, tāds unikāls vārds pasaka, Jēzu Kristu nec apgraizīšana, ko spēj, nec neapgraizīšana. Viņš ne tikai uz tiem, kas
ar apgraizīšanu, augstlības turēšanu mēģināja vēl izskatīties labi Dievu priekšā. Bet viņš saka, arī tiem, kas neapgraizīti ir, arī tiem, kas domā, mēs jau neesam tādi kā tie citi, mums jau neko nevajag, jā, mums tikai Jēzus. Viņš saka, arī tā domāšana ir galīgi garām. Kad tu pasaki, man neko citu nevajag. Nē, viņš saka, tas nav galvenais, ko tev nevajag. Galvenais ir, ko tev vajag, un tas ir Kristus. Jēzu Kristu ticībā, mīlestībā dara Kristus. Un mums visiem tas ir tik ļoti vajadzīgs. Jēzus centralitāte. Vienīgais darbi piederībā Jēzum ir ticībā uz Jēzu darīt ar ja caur mīlestību. Tie nav aiz pienākumu veikt, aiz bailēm veikt, lai pieturētu Jēzum. Tie ir liecības veikti darbi. Proti, es piederu. Tie ir pateicībā, tie ir priekā veikti darbi. Es piederu Jēzum. Un Pāvils ļoti skaidrs šeit min to kvalifikātoru, to kvalitāti, kas to nosaka, caur mīlestību. Un mīlestībā veiktus darbus nevar notēlot. Es varu rādīt, ka es piespiežos, es varu vēl kaut kā veikt tos darbus, bet vai nu tie ir mīlestībā, vai nav mīlestībā veikt. Un ir tikai viens izējas avots iespējams, vai mīlestībā, vai patiesā mīlestībā, tie būtu veikt ticībā uz Jēzu Kristu. Pilnīgā paļāvībā uz viņa dāvātu taisnošanu. Pilnīgā paļāvībā viņš man ir attaisnojis. Viss ir izdarīts. Lai cik es izkristu, viņš ir uz manā vietā. Un kādreiz cilvēki domā, ka tāda veida vēsts, mazina kvalitāti, ar kādu cilvēks grib Dievam kalpot. Tieši tā žēlastības evaņģēlijs. Bet balstoties svētiem rakstiem, es redzu, ka tieši otrādi. Tad, kad cilvēks tiek apžēlots, un viņš redz, kāpēc viņš tiek apžēlots, protams, viņš ir motivēts patiesi mīlēt, patiesi palīdzēt. Es atceros daudz gadus atpakaļ jau lasīju kādu gadījumu, kur kāda sieviete bija precējusies ar kādu vīrieti, viņa dzīvoja laulībā, un viņai bija grūti īstenot savam vīram. Atkal un atkal viņa saņēma rājienu vai kāds aizrādījums, ka viņa kaut ko nav izdarījusi. Viņš teica, šito taču es gribēju, tev tā vajadzētu, tev šitā. Un tā sieva nevarēja izdarīt visu, kā nākās, kā tas vīrs gribētu. Un viņi sāk pierakstīt. Vīrs grib, ka es šitā vajadzētu, vīrs grib, ka es to izdaru, vīram patīk šitais, vīram kas. Un viņi uztaisīja veselu sarakstu, lai viņi zinātu, kas vīram patīk, lai viņi tiešām nedabūtu to rājienu no vīra, un viņi varētu tā mierīgi dzīvot ar savu vīru. Un kā tiem tas vīrs nomirst. Un paiet kāds laiks, viņi apprecās otrais, un dzīvo ar otro vīru. Un kādu dienu viņa kārto mājas, un tur kārto, un kādā atvilknē viņi tur vienkārši kaut ko dara, un hops uzdurās tam sarakstam, kur viņi bija izveidojusi pirmās laulības laikā. Un viņi sāk lasīt to sarakstu, un viņi tā atskars, es visu to daru. Bez tā saraksta. Kur bija starpība? Starpība bija tajā, ka otrs vīrs viņu mīlēja, un viņi to darīja dabīgi. Viņi bija motivēti to darīt. Viņiem tas nāca dabīgi. Tā bija atbildes reakcija uz vīru mīlestību. Pirmajā laulībā tas nebija, un viņi nevarēja nekādīgi izdabāt, jo tur nebija mīlestība. Un tāpēc tas tikai piemērs, bet arī tas, ko mēs redzam Bībelē, un tas, kas ir, piemēram, tas pats Romiešiem 6. nodaļa no 12.14, vai ne, ka tā īstā motivācija ir tas, ka mēs esam apžēloti. Treškārt, dzīve svētā gara vadībā ir vienīgais veids, kā turēties pretī visai pasaulīgai, grēcīgai uzvedībai. Pēc visas Galatiešiem
un arī šīs Galatīšiem 5. nodaļas kontekstu. Pirmās grēcīgās uzvedības konteksts kristietim nav pasaule ārpus draudzes. Mūsu grēcīgās uzvedības primārais konteksts nav tur ārā. Pēc vēstules Galatīšiem konteksts skatoties. Bet tas var būt, un Galatīšiem tas bija, viņu ticības dzīvē un viņu draudzē. Tur bija viņu jau primārais, tās grēcīgās dabas izpausmes konteksts. Un kāds izskatījās? Proti, viņi pievērsās atgraizīšanai, bauslības turēšanai, kā glābšanas līdzeklim. Tas bija grēks. Tā bija novēršanās no Kristus. Un viņiem pasaulē tas nebija jādara. Tās bija viņa attiecības ar Dievu. Un tās bija, un tas bija tas neprāts, ko viņi izdarīja jau savās attiecībās ar Dievu, pat pasaulē. Pāvēlam nebija jārunā par to, kā viņi uzvedās pasaulē. Un jau minētā Galatīšiem 5.4, vai ne, kur apostols Pāvils saka, ja jūs valstībā gribat taisnot, jūs žēlstību pazaudējuši, tāpat tas ir Galatīšiem 6. un 7.8. pants, kas sēja garā, vai ne, tas ļaus mūžīgo dzīvi, kas sēja miesā, pazukšanu. Vēstules Galatīšiem kontekstā. Tas nav vienkārši jautājums par jebkādu veidu darbību, kurus mēs darām. Tā ir paļāvība uz Kristus nopelnu, vēstules Galatīšiem kontekstā, sēšana garā vai sēšana miesā. Tā ir paļāvība uz saviem labiem darbiem, uz savām spējām. Tik tāds ir runa par to sēšanu tur. Un, protams, viņš tālāk var runāt par labiem darbiem tādā vispārīgākā veidā. Cik es atceros, tagad šķiet to nemeklējot rakstos. Man bija vēl nav līdzi. Otrkārt, salīdzināšanās savā starpā arī ir draudzes kontekstā, ko izraisa pievēršanās bauslības turēšanai. Un tā mērot sevi, un tā mērot citu dievbijību. Un atkal, tas nenotiek vispār ārpus draudzes. Tā tas primārais izaicinājums darīt grēku, kā kristietim, jau notiek draudzē. Ja es esmu miesīgs, tad es mēru savu kristietību un citu cilvēku kristietību salīdzinoties savā starpā. Un kā jau es minēju, 5. nodaļas 15. pants, 26. pants, uz to skaidri norāda. Viņi ķīvējas, viņi tur savā starpā nespēja satikt un ēdās. Tās ir problēmas. Un cilvēks var sākt salīdzināties ar citiem, vērojot, ka citi cenšas pildīt, un tā būtu labi. Vai salīdzināties, tāpēc, ka pats pilda, un viņam liekas, ka viņš ir labāks par citiem. Kur paliek Dievs? Kur paliek Kristus tajā visā? Pāvils saka, staigājiet garā, tad jūs viņas skārību savaldīsiet. Staigājiet garā. 25. pantā viņš saka tā, ja dzīvojam garā, ja tā kā dzīvojam garā, tad arī staigāsim garā. Un šeit ir cits vārds grieķu valodā. Tur ir vārds, kas nozīmē iet rintā, staigāt, dzīvot. Bet, protams, ar ļoti līdzīgu nozīmi. Staigājiet garā. Padariet sev atkarības tikai un vienīgi no Kristus, no viņa dabas, no Dieva, no svētā gara, no tā, kāds ir Dievs, svētais gars, Jēzus. Saskaņā ar to, kāds ir viņš. Staigā saskaņā ar to. Neskaties ne uz ko citu, neskaties uz kaut kādiem citiem līdzekļiem, kas tev varētu palīdzēt justies labi. Staigā garā. Pievērsies vienmēr Kristum. Mums Toms centra draudzē izlējis tādas grāmatas, nezinu, vismaz kādiem, nezinu, cik plaši viņš ir izlējis
kā nāk pārmaiņas, kāds varbūt redzējis, nesen iznākus tā grāmata, tur ir 2 autori, es tev neatceros tos autors. Un es iesācu viņu lasīt, un tas autors arī ļoti patiesi par sevi saka, viņš saka, tajā brīdī, kad man gribās beisbolu tur skatīties televizoru, vai man sieva, kur prasa savu uzmanību un tā. Un viņš saka, es tur varbūt ne tā atbildu. Viņš saka, jā, es jau varu viņai piedot, ka es tur tā vai ne. Viņš saka, bet kā tu vari pārliecināties, vai tavu piedošana bija tāda īsta vai nebija? Viņš saka, paskaties, kā tu jūties dažas minūtes, kā viņš tur saka, tu jau to beisbolu skaties, un tad vēlreiz notiek kaut kas tāds, pačeko savas emocijas. Un ja tu pirmajā reizē, kad tu sievai lūdzu piedošanu par to savu nepareizo rīcību, ja tu neaizgāji pie Jēzus atpakaļ, bet tikai to izdarīja tāpēc, lai mudīgi varētu skatīt uz to beisbolu, viņš saka, nekas nav mainījies. Un dažas minūtes beisbola spēlē, kas parādīsies, vai ne? Ja kāds tev patraucies, vai tu būs atkal neapmierināts vai nē. Bet ja tu esi aizgājis pie Jēzus ar to domu, vienalga es redzēšu to spēli, vai es neredzēšu. Jēzus, tu man esi svarīgāks par visu. Tad kaut kas būs mainījies. Un tas, manuprāt, dod tādu labu ilustrāciju tam, ko tas nozīmē staigāt garā tajos grēcīgajos kontekstos un izaicinājumos, kur mums ir jāsavalda mūsu grēcīgā daba. Proti, vai tad, kad nāk izaicinājums, es eju pie Jēzus, kur man vada svētais gars? Vai es vienkārši atvelku ķeksīti, vai ne? Zinu ko, jā, tā nevajadzēja darīt. Un es pie Jēzus pat neaiznesu to savu problēmu. Es nepārtieku no Jēzus, bet tikai no tās rīcības, es jau izdarīju pareizi, es tev atvainojos. Vai arī kāds autors vēl saka, es jau varu tā skaisti vienkārši paciest arī. Paklusēt, uzvesties tā skaisti. Neko nemainot, bet uzvesties ārēji skaisti. Un neaizējot pie Jēzus. Staigāšana garā būtu aiziet pie Jēzus ar savu problēmu un teikt, Jēzus, man ir grūti šajā brīdī. Nāc tu man palīgā. Un palīdz man pārtikt tikai no tevis. Tas ir tas, ko nozīmē staigāt garā. Ceturtkārt, tā kā kopsaucējs arī tam iepriekšējām lietām, to mūsu drošības pamatu par to, ka mēs droši varam katru savu soli, katru dienu spērt ticībā uz Jēzus, pakļaujoties svētā gara vadībai, dot Kristus paveiktais darbs pie krusta. To drošību, ka mēs varam iet uz priekšu, ka mums ir iespēja iet uz priekšu un tas svētais gars palīdzēs, dod Kristus nopelns. Nevis man vakardienas pieredze. Kā man vakar labi izdevās. Baigi foršā dienas, tāds kristietis vakar bija. Noteikti, ka šodien es tikai iešu uz priekšu un turpināšu augt, vai ne? Uzdegumu. Nekāds mūsu nopelns nenodrošina to, ka vakardienas izdošanās šodien turpināsies. Tas tā nenotiek kristiešu dzīvē. Es nezinu, kā jums, bet vismaz savā dzīvē es redzu, ka ja es arī kaut kā tiek galā ar vienu izaicinājumu, šodien man ir nākošais, jo Dievs mani audzē. Dievs mani audzē. Un līdzīgi man jāatsaucas atkal uz tiem autoriem tajā grāmatā. Dievam lielākais nolūks nav mums padarīt laimīgus šajā dzīvē, bet svētus. Nevis laimīgus, bet svētus. Tas ir tas, ko Dievs grib darīt ar mums. Mēs vienkārši gribam labi justies, vai ne? Bet Dievs grib, lai mēs būtu svēti. Un lai būtu svēti, viņam ir ar mums diezgan jāstrādā. Tātad, vienīgais, no kā mums ir jāpadara sev atkarīgi un uz ko mums ir jāatcer, lai vispār izdotos staigāšanu garā, ir Kristus darbs pie krusta. Ar tādu uzvārs attieksmi mums ir jādzīvo. Ar tādu attieksmi mums ir jāiet pie tā evaņģēlija, kur mēs lasām, Jēzu, tu esi visu izdarījis, lai es dzīvotu tev. Un es gribu šodien atkal pārtikt no tevis, kungs, rāda man sevi savā vārdā. Veidot to, ko tu man rādi manī. Tādā veidā
Mums ir jādara labi darbi. Nevis savā spēkā, bet pilnīgi atkarībā. Jēzus nāc palīgā, tu esi visu izdarījis, lai tu būtu manā pusē. Kungs, Jēzus palīdz man. Pārņem mani, vai ne? Mans rokas negribēs izdarīt labi, perfekti. Mans auss arī nebūs gatavs klausīties, kamēr tas cilvēks visu savu stāstu izstāsta. Nezinu, ko viņš stāstīs. Mums ir vajadzīgs tās, lai es būtu gatavs to dzirdēt. Ir tāda gadījuma, zinu. Un mans acis, vai ne, izsakot līdzi un pieņemt vēl kaut ko un redzēt tās lietas, kuras ir grūti redzēt. Mums ir vienīgi uz Kristus nopelnu, uz to, ka viņš ir samaksājis, lai mūs pārveidot, lai mūs paņemt savā pusē. Mēs varam cerēt, ka viņš palīdzēs veikt tos darbus. Un tāpat arī turēšanās pretī grēkam. Iespējami vienīgi tad, ja mēs paļaujamies uz viņu. 24. pantā tātad Pāvils saka, ka tie, kas Kristum pieder, ir savu miesu krustā sikuši līdz ar taisnībām un iekārošanām. Tātad mūsu miesīgā ir priecīgā daba vienmēr pretī svētiem garam. Vienmēr. Un Pāvils saka, viņas karo. Saka, viņas karo. Viņš nevar sadzīvot. Bet tā kā mēs piederam Jēzum, tad mēs savu miesas prātu esam piesutuši krustā kopā ar visām kaislībām un visām iekārēm. Tas ir noticis, tas ir pabeigts darbs. Tas, ka mēs tās sajūtam, ka mēs tās dzirdam, tas ir apmēram kā čukst otru ko žogu. Tie vairs nav patiesi par mums. Es ceru, ka jūs saprotat, ko es saku, ja? Mēs varam sajust kārdinājumus, jo mēs esam miesā, bet Kristus ir viss izdarījis. Un tas labi atainots ir Romiešiem 6. nodaļa, kur Pāvils saka, jo mēs neesam zem bauslības, bet zem žēlastības. Ja mēs esam zem bauslības, tad mēs sajūtot kārdinājumu, saprotam, var mani cauri. Ja mēs esam zem žēlastības, tad sajūtot kārdinājumu, Dievs saka, un krītot, es domāju, arī krītot, Dievs saka, jā, tas ir nepareizi, bet tāpēc jau Jēzus nomira par to. Tāpēc viņš nomira. Un grēkspēks ir bauslība, jūs zināt, tas bija rakstīts. Un viņš nevar mani satvērt, jo es vairs neesmu zem bauslības pasludinājumu ar tevi cauri. Es esmu zem žēlastības pasludinājumu. Kaut arī tu to izdarīji, tev ir piedots. Kaut arī tu to izdarīji, tev ir piedots. Kas man ir jādara? Kas ir vienīgais, ko Bībelē saka, kas man ir jādara? Ir jāatzīst. Ja atzīstamies savos grēkos. Un tur nav rakstīts tas, ko es esmu kādreiz mocījies un darījis. Es kādreiz domāju, ka tur rakstīts kaut kas cits. Vismaz es tā dzīvoju. Jāatzīstamies savos grēkos. Un stipri lūdzam, stipri raudam, stipri nožēlojam. Es nezinu, tā kā Mārtiņš Luters savā laikā ar ceļiem pa visām tām trepītēm Vatikānā, kur tur kāp uz augšu Romā, ja? Kāp uz katra pakāpiena skaidījums mūsu Tēvs debesīs lūkšanu un vēl kaut ko, labs darbs, ja? Ja es vēl izdarīšu, ja es vēl atgriezīšos, ja es tagad gribēšu citādi, ja mans prāts būs izmainīts, es pietiekoši nožēlos, es būšu pietiekoši raudājis, tad viņš ir uzticīgs un taisnīgs, lai man piedod. Tas ir tas, kā es to lasīju kādreiz. Tas ir tas, kā lielākā daļa kristiešu to lasu. Bet tur rakstīts, ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisnīgs, lai viņš mums piedod. Mums tikai jāatzīstas, jo viņš visu ir izdarījis. Tieši skatīšanās uz Kristus nopelnu, nevis uz savu nespēku, mūs nes uz priekšu. Mēs nespēcīgi būsim vienmēr, un tas vienmēr mūs vilks atpakaļ. Nevienu cilvēku nav motivējis viņa nespēks. Es nezinu, kur. Pasakiet, un kurš cilvēks ir motivēts tajā pasakot, es jau nevarēšu. Es nekad neesmu varējis. Bet tad, kad viņš saka, tā kā es nevaru, Jēzus var manā vietā. Jēzus ir uzvarējis. Es Jēzum uzticēšos. Tas ir vienīgais, kas mums vēl uz priekšu. Pāvils saka, tas ir pie krusta. Tas ir piesists krustā. Un ja mēs to nevaram, tad mēs neesam kristieši, vai ne? Mums ir jāuzticās viņam.
Jautājums ir, vai mēs svinam uzvaru par grēcīgo dabu ar staigāšanu garā. Pāvils nešaubās, ka viņam ir svētais gars. Arī tiem galatiešiem, kur krita cauri. Jautājums ir, vai tu dzīvo saskaņā ar to, vai tu ļauj svētajam garam Jēzu tavā dzīvē likt godā. Vai tu ļauj svētajam garam visu tavu uzmanību piesaistīt Jēzu? Vai tu ļauj svētajam garam Jēzus dabu tevī veidot? Vai tu ļauj svētajam garam Jēzu turēt savu acu priekšā? Tas ir tas lielais jautājums. Jo tas ir tas, ko viņš grib darīt. Un tāpēc mūsu staigāšana garā vienā vai citā veidā mūs ļoti ātri sasaist ar Jēzu. Un ja tas nenotiek, tad tā ir mūsu izdoma tikai par to, ka es staigāju garā. Ja tur nav mūsu atkarība no Jēzus, ja tur nav mūsu piesaistīšanās pie Jēzus, ja tur nav mūsu savešana kopā ar Jēzu, ar Jēzus nopelnu, ar Jēzus spēku, ar Jēzus žēlastību. Staigāšanai garā ir jāizsakās ar to, ka tur ir savešana kopā ar visu, kas ir Jēzus. Un tas ir vienīgā. Tā ir mūsu spēka, tas ir mūsu spēks, tā ir mūsu cerība. Un tāpēc, lai Dievs dod mums šo žēlastību, meklējot ikdienā staigāt garā, vienmēr arī meklēt to, kā mūsu gars aizved pie Jēzus un padara atkarīgus tikai no viņa. Dievu, Kungs, mēs ieliekam sevi tavās rokās. Un tiešām mūsu dzīvē tu pārvaldi visu, kas mēs esam, katrā brīdī. Un ka tas, ko tu, Jēzus, apsolījis, ko tavs gars darīs, ka tas mūsu dzīvē tevi liks godā, Kungs, ka tas arī notiek. Un ka mūsu paļāvība uz tevi vēl tikai vairāk pieaug, tevs pazīšana pieaug un tavs dabas veidošana mūsos pieaug. Kungs, mēs varam uzvarēt grēku un visus kārdinājumus tikai Jēzus, tāpēc, ka tu jau esi nomiris par to. Mēs varam uzvarēt tikai to, par ko tu esi nomiris. Tāpēc paļāvībā mums palīdz redzēt, ka pie krusta tas viss ir aiznests. Kungs, lai slavēts Tev vienmēr. Amen.